Vai var uzticēties Rebaltikas žurnālistiem? Ik pa laikam pie viņu ierakstiem pamanu komentārus, kas apšauba viņu uzticamību. Sākot ar sašutumu, ka it kā kritizē visus izņemot Vienotību un progresīvos, turpinot ar to, ka šis ir Sorosa sponsorēts kantoris. Visbeidzot arī vienkārši nenoteikti apgalvojumi vai jautājumi, kas mērķēti, lai apšaubītu viņu uzticamību. Un, protams, gadās kāds idiots, kas neprot apstrādāt pasniegto informāciju. Lūdzu, palīdziet man saprast. Bet vai šaubām ir pamats? Sāksim ar saikni ar Vienotību un progresīvajiem. Ja šīs politiskās partijas tiešām vada Rebaltika, tad tas atspoguļotos tajā, ka nekas negatīvs netiktu publicēts par šīm partijām. Vai vismaz krietni mazāk nekā pārējiem. Piemēram, netaisītu jau šādus rakstus. Es arī apskatījos pēdējos 6 mēnešus. Visvairāk viņi atspēkoja tieši jaunās Vienotības melus. Progresīvie arī parādās sarakstā. Tā kā hipotēze, es teiktu, ir sagrauta. Tālāk par Džordža Sorosa iesaisti. Īsumā, Džordžs Soros ir miljardieris, kas atbalsta liberālu un progresīvu politiku. Tās labā viņš daudz ziedo caur Open Society fondiem. Principā konservatīvie un nacionāļi bieži jebkādu asociāciju ar viņu dēvē par korupciju un naudas saņēmējs par viņu vergiem. Tad nu Rebaltika ir saņēmusi un iespējams joprojām saņem grantus no šiem Open Society fondiem. Cik daudz arī nav skaidrs, bet atkal tas pats novērojums. Ja šie fondi kontrolētu Rebaltika, ko viņi publicē, ko nē, veltītā kritika jaunajai Vienotībai, progresīvajiem un Latvijas attīstībai būtu minimāla, bet tā nav. Protams, ja kāds padziļināti izpēta un nāk klajā ar pierādījumiem, visu cieņu. Bet pagaidām esmu redzējis tikai apsūdzības bez jebkādiem pierādījumiem. Manuprāt, galvenā problēma ir nevis uzticamības trūkums, bet gan iekšējais konflikts sevī, kad kāds apgalvo, ka cilvēks, kas viņam patīk, ir melojis, pārspīlējis vai maldinājis. Vieglāk pieņemt to, ka kritiķis ir ļauns, nekā ka cilvēks vai partija, kas patīk, melo. Un mēs to redzam šajos komentāros. Uzmanība tiek novērsta no satura un pavērsta pret kritiķi. Viņi izmanto viltus argumentus. Birku karināšana, vainas saistības dēļ, šaubu sēšana, vatabautisms, kad tik nepievērst uzmanību pašam saturam. Ja tev ir aizdoms, ka nepamatot kritizē vienu vairāk nekā otru, ikdienā lasi, skaties un klausies ziņas no dažādiem avotiem. Labāk, ja ar politiski atšķirīgiem virzieniem. Tad ir lielāka iespēja dabūt pilnu ainu. Bet tas, ka tev nepatīk, kas pasniedz informāciju, nenozīmē, ka uzreiz tā informācija ir aplama. Bet kā ar NRA.lv, jeb neatkarīgā? Tā izskatās, ka ir ļoti cieša saikne ar Lembergu un neskapēc izvairās kritizēt ZZS. Redzat, es arī varu vatabautot.